ziņo, ka ir sākusies ziema. Atkal. Nu, čau! Šonedēļ, un arī pagājušajā nedēļa grāmata tiek uzlikt uz pauzīti, jo man vienkārši nebija ko filmēt. Kad bija ārā pavasaris, es biju ārā. Es darīju visādus dārza darbus. Grābu lapas, griezu krūmus, kaut ko stādīju, kaut ko plēsu ārā, kaut ko pārnēsāju, kaut ko pārcilāju, kaut ko nojaucu, kaut ko uzbūvēju. Tad sākās ziema, un es sāku skatīties seriālu. Tāpēc, jā, tā vietā es šodien saņēmos un nolēmu uzfilmēt jau sen aizmirsto oriģinālu saturu Rādi un stāsti. Jo man arī ir ko parādīt. Es kaut ko esmu arī pabeigusi, es esmu saņēmusies un pabeigusi savu dizainerēto džemperi. Tas bija kas no rubrikas jau mami dizaineru. Ir paveikts. Jā, bet labi tā. Vēl, ko var pastāstīt, arī man ir cepure galvā. Par to es jau vienā nedēļa grāmatā palielījos, pat nevienām vien, man liekas. Gribēju tikai pateikt to, ka joprojām nav noformēta un izmazgāta, bet jau ir pilnā lietošanas kārtībā. Vakardien varēja principā izmazgāt un noformēt, bet tad nebūtu izžūst, ka jau līdz šodienai. Bet tas nekas, man šausmīgi patīk. Tas ir no apraksta, no žurnāla Radām, man liekas, 3. numura. Anetes, ja nemaldos, cepure. Un jā, tur nekādi sarežģīti nav, tas ir vienkārši cīsiņš, es to nevilkšu nost, jo man baigi augsti. Bet tas man ir ļoti priecīgs. Šī ir mana jaka, par kuru arī kaut kurā brīdī stāstīju rādīju nedēļgrāmatās. Diemžēl vēl gali nav ievilkti. Jā, nekādu labāku fotogrāfiju un video materiāla man par šo nav, bet cerams, ka būs. Par paveiktiem darbiem vēl mazliet, tiem citiem, man ir zeķes, ko arī rādīju. Nekā jauna pagaidām. Absolūti tūlīt būs. Vai bļāviens salūzu. Jā, šitās ir zeķes man. Un biju pieminējusi, ka sāku arī kolēģi vīram. Lielākas, rasnākas un tādā garā. Sākotnēji biju pieminējusi, ka bija mazliet bail, ka 4x4 ir par platu, bet ir ok. Es salīdzināju ar jau parastu uzadītu zeķi un sapratu, ka ir ok. Tāpēc jā, man ļoti patīk, ka viņam ir laiks izšņaukt degunu. Deguns izšņaukts ir. Ko es teicu? Jā, man ļoti patīk tā mūsu līdzība, bet nevienādība. Ka man ir malkāka tā pīnīta un viņam ir mazliet biezāka. Man liekas, tas ir forši. Tā kā jā, ar šito es turpinu. Jau reku. Tā ir pirmā zeķe, esmu uz papēža. Cerēs iest diezgan raiti. Kaut kādā veidā pirmo daļu man izdevās pīni uztaisīt to krustojumu bez papildu adatas. Valdziņi nejuka. Un tā pēkšņi vienā pēdējā pīnē vienkārši valdziņi sāka brūkt kopā. Nācās atrast tādu kā adatiņu. Tad ar to, līdz ar to adīšana iet mazliet lēnāk nekā viens reiz, šitā.
līnīte. Bet nekas, viss kārtībā, man patīk, es turpinu. Dzija ir ļoti jauka, ļoti mīksta. Nu, arī rādīju kaut kādā nedēļgrāmatā, bet nenāks par skādi. Tā mums ir ok dzija. Jā, Virgin Wool 75% un 25 polimīds. Ļoti maigas. Un vilnas tips ir merino, respektīvi ļoti maiga dzija. Jā, un tādā bumbā ir 150 grami. Tā kā noteikti paliks pāri man vēl citām ceķēm. Bet labi, tagad nemāku, varbūt iemācīšos. Bunga studijā. Jau, mama designer! Fuck, doesn't fit. Mans džemperis ir pabeigts. Un šādi es pabeidzu piedurknes un stāvu. Jo, ja kāds atceras, tad pēdējā raidījumā, pēdējā epizodē, es prasīju iedvesmu padomu, kā pabeigt, jo man likās, ka vajadzētu kaut ko te ielaist krāsainu, un iespējams arī te, bet es nevarēju izlemt. Un beigās es pabeidzu šādi, pilnībā palāku un vienkārši noraucu. Nu, nenoraucu, arī te viena rindiņa ir nodīta, bet jā, noraukta tubulārajā atsevišķās krāsiņās. Man patīk. Man ļoti patīk. Kāpēc tā sanāca un kāpēc es ignorēju visu ieteikumus? Ļoti vienkārši. Respektīvi, tas bija janvārī, man liekas, gada sākumā, kad es par šo džemperi runāju un kad es to tā aktīvi adīju. Un tad es par to pilnībā aizmirsu. Ieliku somā, ieliku grozā, iestūmu stūrī un viss, es aizmirsu. No acīm prom un no prāta laukā. Tas reāli darbojas. Un tad man kaut kā atgādināja nejauši. Jā, būtu jāpabeidz. Un vispār es sapratu, bet arī uztvēru šo ziemas atgriešanos, kā mājienu ar sētas mietu, ka es varu pabeigt savu ekstrīmī biezo pūkaino džemperi, jo nāca jau pavasaris, nāca vasara, zin, kā domās, tu jau esi pelkustīmā, nu, nafik tev ir tik biezs džemperis vajadzīgs, vai ne? Te paskaties, ārā ir sniegs, tieši laikā džemperis, tieši laikā. Un vēl, nu jā, un to es viņu aizmirsu un sāku atkal adīt, nu, ja es izvilku ārā, nu, tā stūra, nu, tā groza, nu, tā somas. Un atkal skatījos, un es domāju, un mēģināju kaut ko galvā rēķināt, kad man vai tos 3 stūrīšus ielaist, vai vienkārši zigzagu, vai vienkārši kaut kādu līniju. Un man vienkārši nepietika brain power. Man nepietika, jā. Operētāja sistēma pakārās, atmiņa pakārās un nevarēja. Un otrs iemesls vienkārši parastam adījumam ir es uzkāros uz latviešu seriāla Nelūgtie viesi. Ginta atsūtīja linku, kur varēja noskatīties 5 epizodes no 1. sezonas. Jau esmu 3. sezonā. Un tas jau bija tikai nedēļas sākumā, kad es uzzināju, man liekas, par to seriālu. Jo bāc, nenormāli labs seriāls. Man likās, ka Sirdsmīļās Monikas latvieši neko nav normāli izdevuši. Baigi labs, es nevaru gulēt, man bija jāskatās. Un reāli tik interesants, ka nu neko sarežģītas adīt nevarēja, tāpēc es vienkārši adīju. Un arī bija tā, ka aizadījos. Piedurkni galīgi nepamērīju, galīgi neko nepaskatījos un nācās griezt nost. Jā, šo te dzelteno bija jāgriež nost, jo, nu,
Es nobildēju, neatceros. Ja nobildēju, tad tagad būs bildīt, ja nē, tad tev būs vienkārši tukšums. Jā. Nu, jā, karači, aizadījos. Bija jāgriež un jāārda no sākuma. Bet tas bija tā vērts. Seriāls ir baigi krūtais. Un tad man ir teta abonaments uz mēnesi un jāpaskatās viss pārējais, kas ir Latvijā izdots varbūt. Jā. Nu, bet pabeidz džemperi. Pabeidz. Un vakar izmazgāju un noformēju. Joprojām ir mazliet mitras. Nepalīdzēja arī tas fakts, ka tikko slapš kaķis izdomāju uz tā pagulēt. Tas ir pēc kaķā arī. Bet tas manā dzīvē ir normāla lieta. Tā kā jā, man ļoti patīk. Jā, man patīk tas mans noraukšanas veids. Man liekas interesanti. Katrs valnīts pabeidz citā krāsā. Kādam tas gan jau nebūs tīkami, bet, tas tāds nav tik liels un acīs lecošs. Manuprāt, ir ok, man ļoti patīk. Bet man arī patīk, kā man sēž mans šitas rakstiņš. Man atgādina klaunu džemperi, nezinu kāpēc. Bet jā, otrā problēma, ja bija jautājums, man bija sakarā ar kaklu. Jo, jā, sākotnēji, kad dizainerēju šito džemperi, es dizainerēju, jau gribēju uzadīt sev lielas apkakļas džemperi. Tā silti mājīgi, jo dzied pufīgi, es zināju, ka likšu tur 2 pavadienos, un būs ekstrīmīgi pufīga un silta un gaisīga un tādā garā. Bet, jā, obviously tu sāc adīt bez apkakles. Jā, un tad tu nonāc tik tālu, ka uzvedi vispārēju, un tad saproti, ka lielā apkakle laikam nebūs piemērota. Bet arī tas izgriezums man sanāca diezgan pašaurs jau tāpat. Un tad es nezinu, vai man vajag vispār iekļaut kaut kādu atsevišķu kakla apdari, vai vienkārši atstāt šādu. Vēl kur neesmu ievilkus pilnībā to galu, es vēl neko nevarēju īsti izlemt, bet es jau pamazām nosliecos, ka varbūt es atstāšu vienkārši tādu pašu. Ar vienkārši uzmetuma apdari. Malu vienkārši. Jo, ja es uztaisīšu kaut kādu 1x1, man liekas, jau būs pa cieši, un man liekas, neizskatīties labi. Bet visā gadījumā es pamērīju, protams, kad pabeidzu pirms mazgāšanas, bet arī gribēju izmazgāt speciāli un pamērīt tad, un tad paskatīties, kā tas džemperis sēž, un izlemt tad, vai man kaut ko darīt katrā daļā vai nē. Tas, ka tā ir pūkaina dzija, principā arī palīdz tam sākotnējām uzmešanas stilam. Jā, tā kā varētu jau arī aptamborēt, bet tas aptamborēšana atkal savālk. Varbūt varētu mēģināt tā vaļīgāk, bet varbūt arī ir tāpat. Jebkurā gadījumā jāizžāvē, jāpamēra, jāsaprot un jāizlem. Bet citādāk esmu ļoti laimīga. Vienu brīdi arī likās, ka stāvs nav tik brīvs un tik oversized, kā prasītos, jo šī daļa ir diezgan liela un uzkrītoša. Neesmu maziņa jau to begin with, un kad uzliec pūkainu biezas dzijas ar lielu uzkrītošu rakstu, tas tā kā mazliet vēl vairāk palielina, un tad likās, ka es kaut kā pa daudz te noraucu tos valdziņus un izskatījās mazliet smieklīgi, bet atkal, kad pabeidzu abas, jo to es konstatēju, kad es pamērīju vēl bez piedruknēm. Bet uzadot piedruknes un pamērot, man atkal kā viss apmierināja. Tāpēc,
šāds ir mans džemperis, un es esmu ļoti priecīga. Parādīšu jums arī iekšķiņu, jo sen neredzēju, bet cik atceros, bija diezgan seksīgi pārstaibi. Nu, arī gali vēl nav ievilkt, tāpēc uz to pievērsim acis, labi? Tā, tūlīt. Oh! Cik forši! Nu, labi. Tā bija kļūda, bet ir forši, vai ne? Skaisti. Tas būs mans thumbnail. Vot. Visas tās krāsiņas. Man palika diezgan daudz pāri. Biju arī minējis pagājušajā epizodē, ka ar to, kas man bija oriģināli nopirks, man nepietika, man bija jāpērk klāt. Un loģiski, ka nopirku daudz par daudz. Un respektīvi tagad man ir gandrīz tieši tikpat dzīves, cik man bija pirms es sāku šo projektu. Jo es pāršāvu pār strīpai, nu. Ko var pateikt? Tā kā jā. Bet, nu jā, šis bija galvenais. Adīju ar 5 mm adatām, valnīšu 4 mm adatām. Un dzija tā bija no Drops. Arčī, lūdzu, aiztaisies. Dzija. Drops Melody, pūkainā. Un Drops tvīdiņš kaut kāds. Soft tweed. Kaut kas tāds. Jā. Ļoti priecīga, ļoti laimīga. Tas tā. Vēl ko gribēju parādīt, atrādīt. Tas nav gluži work in progress. Tas nav nekāds procesa darbs. Tas ir kaut kas. Šito kāds atceras, nu, jeb šis bija no, pagaidiet, nekad nevajadzētu mutē kaut ko pūkainu. Dzīvu vai nedzīvu. Jā, šitas ir spīdumiņš, kuru es Instagramā, kuram es lūdzu Instagramā palīdzību, lai izlemtu, kādu dzīvu likt, nu, kopā ar to. Cīņa vienu brīdi bija ļoti sīva, tā konkurence starp Nutidenu un Kokvilnu bija tāda sīva to, bet beigās tomēr vairākums aizgāja uz Nutidenu. Un te ir mans Nutidena paraudziņš. Šāds te lūk. Un jā, man ļoti patīk. Bet man no Nutidena ir tikai 300, gan jau pat mazāk grami, jo tās dažas, nu, man ir 3 kūkas, ja bija 3 kūkas, viena no tām pārcieta kaut ko smagu. Psihologa pakalpojumu noteikti nāktu par labu, bet nav tam laika, un pārējās 2 ir tādas mazliet ok. Tā kā būtu jāliek, ja es gribu kaut ko sakarīgu, vienkārši vienā pavadienā. Bet adīt Nutidenu vienā pavadienā mani ir mazliet bail. Nu, es te gribu rādīt, kā es to plēšu, bet kamera tagad atkal tikai uz manis fokusēsies. Oi, dieniņ. Jo Nutidens dara šādi. Ļoti vienkārši. Jā, to it kā ir ļoti vienkārši arī salikt kopā, bet man jau ir aizdomā, ka tā es darīšu lielāko tiesu, nevis adīšu. Tad nu es tā kā gribēju izdomāt, ko es varētu pielikt klāt, kas nebūtu jāpērk. Un ko es domāju, ko es atradu? Es atradu šitādu. Nu jau jāsūs par pankūciņu laikam. It kā kaut kad gribēja būt kūka, bet tā arī netapa par kūku. Tas ir 50-50 kokvilna ar linu, ko es nopirku no Yarns from Italy.
jau daudz, pāris gadu atpakaļ, kad es pirmo reizi iepazinos ar konusu pirkšanu veikalā, kad man nebija nejausmas, ko es pērku, un tad es nopirku kaudzi šujamā diega. Laimīgā kārtā man izdevās vairāk un pārdot. Paldies visām, kas man atbrīvoja no tām šausmām, jo es reāli nezināju, ko man darīt. Bet dažus es jau biju mēģinājusi notīt kūciņās, lai saprastu, vai tas vispār ir iespējams. Cik man te ir? Man pat nav vispār nemazākās nojausmas. Kā to izmērīt, izskaidrot, gan jau kaut kā varētu, bet, ne es. Bet tas ir tik plāns. Bet, izturīs, jo tas ir kokvilna ar linu. Un, maķenī tuvā tonī. Un tad es izdomāju, ja es to paņemšu kā papildu diegu, tā kā, lai man mazāk bail plēstu. Varbūt tas kaut kā saturēs kopā, jo šito jau es neliktu, pieņemsim, valnīšos, es liktu tikai galvenajā daļā. Nezinu, kāpēc tā izdomāju. Jā, tas, ka man nav tik daudz. Arī tāpēc. Vot. Un es pēdējais te viņu ieliku. Un kā jums liekas? Labi, šis valnītis ir mazliet pļurīgs ar 3, jūs atdierat 3,5 adatā, man liekas. Valnītis ir pļurīgs, to 100 punktu vajag ar mazākām adatām. To es saprotu. Bet pat šitajā daļā, kur ir salikti gan nutidens, gan kokvilna, gan spīdulītis kopā, manuprāt, ir diezgan labi. Šitais ir vēl spilgtāks, kas tikai izceļ nutidenam krāsu. Nutidens ir gana pūkains un šitas ir gana tievs, lai tas pat tā neizceltos. Ir ļoti tā kā melanžēts. Plusā spīdulīši un pavadiens no šitā. Un man baigi patīk. Man patīk šitas audums. Lūk, vēl jums paskatīties. Valnīt noteikti jāada ar mazākām adatēm, lai ir saturīgāks. Bet kopumā man liekas, šitas varētu būt winning trio. Kā jums liekas? Jā, tā kā esmu par vienu soli tuvāk. Paldies visām, kas balsoja un palīdzēja man izlemt. Jā, tagad tikai jāizlem, ko es gribu vadīt. Un kas var sanākt no tā daudzuma. Man jau liekas, ka džempers man nesanāks. Ligita saka, ka sanāks. Bet varbūt varētu mēģināt adīt vesti, kas tad varētu iespējams pārtapt džemperī, ja paliek pāri dzija. Bet tie rokcaurumi, nezināšu kā. Tur jāmeklē apraksts. Nezinu. Bet tāda ir mana current situation. Lūk, viss. Labi. Jāiet mājās. Turpināt skatīties seriālu. Man vēl dažas sērijas palika. Adīt zeķi. Papēdi var adīt ar seriālu. Bet jāizdomā kaut kas vienkāršāks. Jā. Nedēļu grāmatas iet pauzē, jo reāli atkal no nākamās nedēļas būs pavasaris, un tad, man liekas, manu adīšanas tur baigi maz kas būs. Tā kā nemaz nemēģināšu neko censties. Savā tempā iešu, adīšu, kā sanāks, tā sanāks. Un, kad būs ko rādīt un stāstīt, tad noteikti atnākšu te atkal. Paldies, ka skatījāties. Paldies par visiem komentāriem līdz šim, visiem maniem video un par visiem īšķīšiem un par visu to atbalstu, ko es no jums saņemu. Tas ir ļoti feini un forši. Ceru, jums šī tā otrā ziema pārāk lielu skādi nenodarīs nekam dārzā un vispār emocionālajam stāvoklim. Un drīz jums uzspīdēs saulīte.